baigi tālais Kārļa tiltu neaizbrauks. Tur tāda Vents rumba ir. Bet skats, jebkurā gadījumā patīkams, jo arī bišķiņi atlaižam Porsche Taycan modernizācijā. Par ko viņi te saka, ir abnormāli. Galvenais ir, kad ir ļoti jaudīga uzlāde, līdz pat 320 kW, kas ir ātri un reāli. Tu var uzlādēt to pār pa 300 km aptuveni 15 minūtēs. Cena Vācijā no 126 000 eiro, Latvijas cenas vēl nezinu. Un baigākā jauda, protams, ir dažādas versijas. Šis konkrētais var 3,2 sekundēs no 0 līdz 100. Pat viena versija ar kaut kādiem abnormāliem 700 kW, kas ir pār par 900 zirgspēkiem. Plus vēl ir tāda launch kontrola nosacītie, vairāk tos mēs pazinām kā iekšzemes, bet ar podziņu tu var dabūt vēl kaut kāds aptuveni 70 kW klāt pie jaudas, piespiežot. Tā kā Porsche Taycans, premium autos, premium sporta auto ar ļoti labiem dinamikas rādītājiem un, kas ir pats svarīgākais, ka ir reāli ļoti konkurētspējīgs, kā reiz šajā segmentā elektroauto ir ļoti konkurētspējīgi ar iekšzemes auto. Un no 2019. gadā bija pirmā prezentācija, kas interesē, var apstīties auto video Prāgā, viena no iespaidīgākajām prezentācijām, kāda ir bijusi ar vilkiem un zirgiem un akrobātiem. Bet stāsta par to, ka kopš tā laika, kad viņi to mašīnu nolaid no augšas līdz šodienai, ir pārdoti 150 000 Porsche Taycan elektroauto, kas gan ņemot vērā vispār kā elektroauto priekš tā, cik kopā ir pārdot, kas tomēr diezgan mazskaitlīgi, ja mēs runājam par Eiropu, tad tas jau ievieto Taycan diezgan būtiski tādos līderos ar pārdotiem elektroauto. Bet te vēl jāņem vērā, cik viņš ir dārgs, premium, sportisks, ekskluzīvs, un tas vēl vairāk pierāda to, ka šī auto ir vērta uzmanību šajā te segmentā virs 100 000 eiro. Tā kā, ja ir iespēja izbraukt, tad zinu, ka Latvijā šeit tad uztais akcijas gan koplietošanā, bet vēl tāda laba lieta ir, ka Porsche dealeris Latvijā piedāvā instruktoru, tādu skola, laikam būtu skarbi teikts, bet piķerniekos var izbraukt ar Taycan Porsche instruktoru, certificētu instruktora. Latvijas viena no labākajiem šoseis autosportistiem Valters Viedra vadībā. Šīs kadrs jau vien ir labs. Lūk, protams, ka mums notiek arī, kur dāmas pozē, bet skatiņš bišķi uz Prāgu, tā kā skatāmies tālāk.